Šodien Optimē hokeja līga mūs priecē ar vēl vienu varētu teikt pirmsārtu spēli starp mainiekiem hokeja klubus Zemgala LBTU un viesiem bezkārtas vienā no tālākajiem punktiem Tallinas Pantēra. Griez pie saviem vārtiem, neprecīza Novko piespēle, bet Andres Linde. Naidrīpu jāgalnieka aizsardzības zonā, Berkārts iesno 1-2 pretnieku aizsardzības zonā, metiens uz Niemineni sargātiem vārtiem, bet paspēja laicīgi. To saglabātu, bet apzoga uzbrukumā Vasjonkin tieši Toms Mosavā bija iespējas Zemgalai doties Zabusovs. Pats iepauza izdara metienu, Nieminens atvaira Rīpu bīstamā situācija un tagad gan arī Berkārts mēģina izkārtot savu metienu pozīciju. Sēlis atspēlē apakaļ, Gleties Goršānovu izpildījumā ar ķēraicību Rīpu atvaira Etu Nieminens. Ladusāns pirmais pie Rīpas. Iespēles priekšu, labi iespēja Gricīnskim izsludot Nieminens pret Gricīnsku un arī Zemgali Rajala izdod Zemgali vinnēt iemetienu Zabusovam. Gricīnskis bīstam situāciju vārdu priekšā Ansio neizmanto fantastisku, varētu teikt, Ziemassvētku dāvanu vārdu priekšā. Sēlis pats mēģinās sev izkārtot metienu pozīciju, apgrūtināts metiens Sēlim un tagad jau Pantērs var doties metiens uz vārtiem, Plūmiņš atvair šo bīstamo situāciju. Pacelt galvenā tieseša roka saķēries tur Harijs Brants ar Rīpa pāri lāpstiņai pēc Zabusova piespēles. Busovs atspēlē apkaļ bīstama situācija, vārdu priekšā vārti! Kristaps Roķis atklāja spēles rezultātu un uzgāja, lai visa Jelgavas Leduskalnu tiesa Etu Nieminens mazliet cietis sadursmē ir pēc šīs epizodes. Ladusāns saviem komandas biedriem. Tiesot priekšu izdodas Zabusovam, novānīja savu prespēlētāju, pats arī dodās uz priekšu. Zabusovs atspēlē Gricīnskim. Spēcīgs metiens vārtī! Daniels Goršanovs panāk 2-0 Zemgales labā un vienāds cienīties Roķi izpildījumā. Goršanovs atspēlēs vārtiem Berkārtam. Berkārts no nārtās puses mēģināja pārsvērt vēl vai bīstam situāciju vārtī! 3-0 Zemgala panāk otrajā trešdaļā. Šogad varētu skaitīt kā ģērtuvas vārtu gūmu. 41 sekundi līdz otrās trešdaļas beigām un šajā sezonā nekā Pantērām. Cīnskijs atspēlē Zabusovs, Zabusovs iesno pretnieku aizsardzības zonā, labi iespējas Zabusovam, bet kārtējo reizi šajā spēlē apzoga Patriks Zabusov, Etu Nieminens. Arī būdams aizsargs Goršanovs nebaidās iesties uzbrucēju pozīcijā, vismaz skaidriskajā vairākumā. Atspēlē apkaļ Mots izdara metienu uz Nieminens sargātiem vārtiem. Šo metienu tiek Nieminens galā, Goršanovs. Atspietu Rīpu, atspēlē apakaļ Berkārts no vārtu priekšu, mēģināja pārspēt Nieminenu. Šoreiz viņa tas neizdevās. Jāpiemināt, kā Patriks Zabusovs spēlē pret Rīpu turpinās un Puzakovs krītot arī izraida Rīpu ārā no savas aizsardzības zonas. Federatīvs. Šeit būs, acīm redzot, jāskatās epizode. Rīpas vietā vārtos ielidoja Tomī Petriansio. Kreiso malu neizteikt, tomēr Puzakovs metiens. Tagad metiens Novikova izpildījumā un Savēlīna Novikovs realizē skaitlisko vairākumu un panāk 3-1 pirmie vārti arī Tallinas Pantērām, kas neizdevās Zemgalai skaitliskajā vairākumā. Tas Tallinas Pantērām izdodās, nemaldos, atspietu Rīpu. 30 sekundes Zemgalai jāiztur skaitliskais mazākums. Novikovs pasludās vārtiem, bīstam situāciju, Savēlīna Novikovs samazina rezultātu starpību līdz 1 vārtiem un tiešām mūs sagaida aizraujoši vismaz vēl 6 minūtes trešajā trešdaļā. Viņš atļauj spēlēt, pārkāpums nav. Ozolapa saglabā Rīpu. Goršanovs Atspēle Roķim, labi izrība Roķim, metiens vārtī! Kristaps Roķis!
sev Ziemassvētkos sagādā hat-triku 4-2 Zemgales labā. Puzakovs vēl 38 setiens metiens uz vārtiem, bīstama situācija, tukšu vārti, vēl viena bīstama situācija, Patriks Plūmiņš. Glāb savu komandu no vārtu zaudējuma. 30 sekundes līdz trešās trešdaļas beigām, izraida arī pārā no vārtiem un vārti! Ate Rajala! Izraida arī pārā no savas aizsardzības zonas, metiens garām vārtiem Gavilē. Jāgoslēdz Hallē sanākošie līdzutēji, un vēl tomēr 3 sekundes līdz spēles beigām arī Panteru komandas spēlētāji gūst vārtus un samazina rezultātu starpību līdz 2 gūtajiem vārtiem, varbūt mazliet pātru. Gada pēdējā mājas spēlē Zemgalē izdodās izcīnīt uzvaru tiešām spraigā spēlē ar rezultātu 5-3.